Šodien atskats uz folkreizes ziemas noslēguma mačiem. Tāpat 2 sižeti par Valmieras pusē kūrēto žiguļu kausu. Olimpiādas laikā mums garām nepaspruka fakts, ka mūsā tika aizdīti pēdējie folkreizes ziemas mači. Tur folkreisistu rindās bija Ritvars Zobens un autokrosa vicečempions jau no pirmā iebrauciena pierādīja, ka viņš var uzvarēt. Ja vien komandas biedrs bišķi panīcināja mašīnu, nācās izlaist 2 braucienus. Ko nonīcināja? Nolauza plauktu, tad motoram pa dušku, radiatoru vēl sasita, bet, sataisījām tās krosu lēnām braucam, lai folkreisu un novinām. Jau tā mašīna verās? Verās, jā. Gatavot jau priekš krosu vairāk bija nekā priekš folkreisu. Zobens šo auto dalīja ar Raivu Grigoroviču, un tas, braucot autokrosu ieskaitē, ātri atapās trases āķīgākajā vietā, līkumā pirms upes tramplīna. Nekās bija arī citas vietas, kur priekšlaikus apstāties. Priekšvilcienos jau Dainis Šulcs parādīja, ka līkums pirms pirmā tramplīna bīstams. Turpat kapitulēja arī Ivo Gabrāns. Es paskatījos, ka tie abi 2 priekšējie ķerami drusciņi tur sākumā zaudēja daļu tā, ka tos logus aizmeta, bet, tajā brīdī, kad logi bija vaļā, tad bija jāvelk uz pilnu klapi, bet, drusciņi nesanāca tā kā. Pāri naža asunīgi pāri. Drusciņi bija, bet, skatīsimies, kas būs pusfinālos, iespējams no 3. rindas, bet, patīkam būt finālā tik. Finālā Gabrāns netika. Tur pirmās vietas startā ieņēma Rihards Dainis ar Dāvu Tobiasu. Tie abi no vienas priekšvilciena grupas, tad jau no rīta dalīja 1 kvalifikācijas uzvaru. Te 3-1 Daņa labā. Būtu gan neizšķirts. Tobias varēja uzvarēt 2 kvalifikācijās. Otrajā kvalifikācijā, nezinu, tur galā sanāca bišķīt trakāk pabraukt. Nezinu, man patīk. Interesanti. Pagaid, zaudēja pirmo vietu tur. Es zinu, jā, izslīdēja ārā. Bišķīt varbūt pārtrakojos. Nezinu, no kļūdām jau mācās. Nevajag tik traki braukt. Labi, viens vinnests ir pēdējā. Jā, tas. Cerams, ka būšu finālā uzreiz, jo nebūs jābūt pusfinālā. Vārds arī kopērtējiem līderim Dainim. Viņam visu ziemu pēc gonkām tika atpirkta auto, tāpēc uz šo pēdējo posmu Dainim nebija neviens auto. Atsaucās Mārtiņš Starks, un tas, kā jau reiz čempionu godā esošs auto, bija īstais. Ar Tobiasu cīņa skaista. Sanāk, mums cīņa baigi labā, jā. Neko šodien izskatās, kas ātrs, bet pēdējā braucienā aizmugurējais ritenis atskrūvējās un nācās zaudēt Tobiasam. Jau iepriekš zaudēja, brauc aiz viņu un tad noskrūvēja. Jā, sanāk, kad tas principā, kurš izrauj startu, netiek žļurā iekšā, tiek tīrajā trajektorijā, tas arī uzvar braucienu. Dainim taisnība. Pirmais fināls un līderos izvirzījās Tobias. Pārējais viņi pat gribēdam nespēja uzbrukt aizmesto stiklu dēļ. Brauciens gan tika atkārtots, jo kāds veids falšu startu, taču otrajā piegājienā atkal Tobias pirmais un uzvar viņam. Es jau domāju, ka falšot kāds paņēma, domāju, jau viss cauri, jau zaudēts viss, bet, izrādījās, ka viss tomēr baigi labi bija. Tik tīri! Jā, sanāca. Viss loks tīrs, var mierīgi braukt. Sāk tā, bet tāds uztraukums bija sākumā, bet beigās jau paskatījos, ka atpūk šorāk jau. Ideāli! Ziemas sākumā teicām, ka būs uzvarā. Jā, uz to arī gājām. Otrais te Dainis, tādēļ sveicam. Tieši viņš iegūs ziemas kausa galveno medaļu, lai gan pirmie vārdi pēc finiša Dainim bija citi. Viņš skaidroja, kāpēc zaudējis Tobiasam. Viss izšķīrās, kad atpolicējs bija jādzen. Es iegāju džokerī, Tobias aizbraucu un es iznācu aiz ēķa, un tur arī mans pārsvars principā uz džokeri arī pazuda. Vieta bija izšķirta, jā. Un prātru tad iegāja? Nē, bija domājis tieši tādu mājienu, kad Tobias tieši iesprūdīs starp atpolicējiem, un es viņam būšu priekšā pēc tā, kad viņš ieies, bet nekā. Trešais šajā barā, kur vispār neatpazīt nevienu auto, finišēja Matīs Šadris. Tas teicami, jo līdz turienai var nokļūt jau priekšvilcienos braucot stabili, proti neizstājoties, bet Šadrim jau viena izstāšanās bija. Stūrs stiens saliec, iebrauc betonos, tāpēc viena kvalifikācija nullītē. Bet pārējās 2 pirmās, 1 otrā, tad tik jau uzreiz uz finālu. Atrada īsto uzvaras atslēgu šajā slidenajā trasē. Līderiem nepatīk, ka viņi neredz, ka brauc. Man patīk. Tāpēc gāja klāt. Ričard jau panāca, bet netrakoja vairāk. Autokross ieskaitē savas cīņas, kaut vai tur redzējām no folkreiz pārgājušo Rināru Ņišinu. Izstājās gan šis ātri. Tad debija veiksmīgi vai nē? Es gribētu teikt, ka ļoti veiksmīgi. 2 starti, 2 izcelti. Nav turpinājums braucienām, bet būs. Kāpēc ne? Vēl jāpiestrādā pie mašīnas. Vienkārši logu slotiņas jāatrod.
Nu, tas jau būtu vispār ideāli, varētu braukt to tagad, bet šitai gonkā bez slotām darīt nav ko. Jā, tāpēc padevies, jā? Jā, diemžēl nācās izstāties tikai dēļ slotām. Dienas lidināt rasa kļūdas nepiedeva, jo, ja tu laikus nepamani tuvojošos bortus, auzas garantētas. Lūk, Grigoroviču vietā savu auto iznīcināja Jānis Miščenko. Pirmā ziemas gonka un auto cūkā. Es nemāku apstāstīt to šobrīd, šito situāciju, bet diezgan patīkami viņa nav. Bremzēji, taču izskatās bremzēt. Varbūt minimāli, tur jau nebija jēgas bremzēt. Vai izies vai neizies, bet šoreiz, kā mēs redzam, nekas nav izgājis. Pat jumts ir ielocījies. Nekā galva ar bišķi sāp. Neatpūšās no šitā pasākuma. Pēc Miščenko trika pārējiem jau parādījās izredzes uz piedestālu. Tā finālā zemākais piedestāla pakāpiens tika citam folkreiz audzēknim, Edijam Ošam. Trešais? Jā, ar vienu ātrumu vēl, ar trešo, visu gonku. Kā tu uzsāki? Ar trešo, no starta līdz finišam vienu ātrumu, automāts. Ātrumkāras problēmas jau bijušas superstrīm. Mācamies, bet ķersies klāt viņām, taisīs. Otrais finālā Starks, kurš šo braucienu uzsāk kā līderis, taču ar Džokera apļu palīdzību viņam priekšā aizspraucās Sandrs Džeriņš. Jā, Džokera aplī Starkam bija jādodas vēlāk. Rupja kļūda! Varēja tad vēl neiet tajā Džokerī. Kā varēja, redzēja, kad Sandrs ir bišķiņ atpalicis, viņš noteikti speciāli atlaida jau dublis metalogā. Un domāju, nākošu aplī paspēšu, bet tomēr nepaspēju. Jā, varēja pataupīt vēl kādas 2 apļus. Nē. Es domāju, ka Sandrim tā mašīna ir pusi vieglāk ir, un tas arī baigi visi izsek. Autokross skaistākā mašīna. Šoziem jau atveda otro uzvaru, un autosportā, kā zināms, uzvarētājs neaprunā. Tātad Opels pārbaudīt vērtību. Jā, tikai ne startā, jā, Starks bija priekšā. Startā, jā, protams, tā jau tomēr, folkreiz auto. Nav pievīles 2 gongas pēc kārtas, tā kā, Jā, kur tu lika vasaras vāģi? Tādas problēmas, kopš Vecpils gongas, kas joprojām nav atklāts, gan jau. Līdz aprīļa beigām ir laiks. Protams, būs gatavs. Nopratāt. Nākamreiz tiekamies jau autokrosa vasaras sezonā, aprīļa beigās, Teprī. Mēnesi iepriekš, 8. februārī, notika arī Žiguļkals posms. Par sacīkšu arēnu todien tika izvēlēts Zilā kalna trasa Valmieras pievārtē, un greizi nošauts netika. Trasa dien bija slidena, un tādēļ sacīkšu scenārijs varēja mainīties katru brīdi. Kaut vai paklupa viesturs Tilgas. Tieši viņš šogad vienīgais ir spējis sakaut standartklasē uz čempionu titulu tiecošo Igauni Zināru Tamemagī. Jā, toreiz Pērnavā Tilgas startēja ar autošosejas vāģi, pārāk par standartklasē atļautajām normām, taču te gan viņš nespēja pakāpties. Tilgas kūlās pa pēdējās iespējas braucieniem, visu laiku kāds traucējis, kaut vai situācijā ar Uģi Vītiņu sagriešanu briežocienā viņš nebija vainīgs. Nē, viņi sagriezās priekšā un viens uz vienu pusi, viens uz otru pusi, tā ir. Tu taču esi vinnējis šīs gonkas, vispār tagad pēdējās iespējas braucienos brauc, kāpēc? Es ļoti slims esmu atbraucis. Īstenībā Uģim apsolīju, ka atbraukšu uz tādu sacensību. Negribējās pievilkt un atbrauc. Šādā stāvoklī tu ne redzi, ne jūti. Lai arī pirmais pēdējās iespējas brauciens vinnēts, Tilgas aizmirsis izbraukt Džokera apli. Tādēļ viņš nākamos pēdējās iespējas braucienus sāk kā pēdējais un augstāk nespēja nokļūt. Pārējās uzvaras šajā grupiņā sagrāba Ugutis Vītiņš un Ardo Kūs. Ja stāsts no labāko pūciņa, tad tur likām cerības uz Eiropas čempionu Reinu Nitišu. Tieši viņam priežaucienos liktenis piespēlēja visu biedu, Tamemagī, un Nitišs spēja šo sakaut, taču ne finālos. Pirmais fināls no 3 un Nitišs malā. Jā, stāvot starta kaut kas tam Žigulītim nepatikās, neiepatikās un sāka nestrādāt logu tīrītāji. Un, jā, kā jau redzējāt, laikapstākļus, tad laikam bez viņiem nevar 3 apļus pa priekšu nobrauc, un tad negribēja citiem traucēt un nobrauc malā. Nitišs nākamajos finālos piedalījās, bet starts, kā jau nesot rezultātam, bija no pēdējām rindām, kad mēģināts spraukties garām, vispār pret trasi norobežojošajām riepām, saliekt balstiekārta un sacīts cauri. Jā, pirmajā finālā uzvar tika Jānim Lapsam. Viss labi, Tamemagī tik 3.
un būtu pat 4., ja šo vietu neuzdāvinātu Hermans Banders. Viss bija tik skaisti. Banderam priekšrocieņu grupā spēcīgi pretinieku nebija, un viņš vinnēja visus tos. Taču pirmais fināls, un Banders neizbrauc Džokera apli. Arī viņam atņemts šī brauciena rezultāts. Izrādās, Banders vēlējās trāpīt Džokera aplī, bet paslīdējis garām. Taču pirmajā finālā tur trīniekā grozījies. Nu jā, tā sanāca. Pacīnīties nevis ar citiem, bet ar savu stulbumu un sanāk tā vairāk izslīdēt un kļūdas daudz pieļaut. Kaut ko sabojāja arī, kad tāds remonts bija. Ķēga nolūza un tad pēdējās sekundēs paspējām salikt. Otrais fināls gan padevās Tamim Magī. Tas aizdod cīņu ar Edmondu Džiguru. Nepārklausījāties, šīs rallists arī žigulistu pulciņā. Un savā otrajā sacīkstē šis jau uzbrūk Igaunim. Vien finišā bēda. Servis parka pāršalts vēsts, ka Džiguram izkābels par falšu startu. Kaut kā īsti nenozumēja to startu, ka to lampu palaid garām. Likās, ka iedegās, bet īstenībā ne, un tā kaut kā pametās drusku vaļā. Es saprotu, rallijā ir 5 sarkanas lampas, ne tikai viena. Nu jā, un te nevar saprast, viņš prāta 5 sekundes, un šad tad spiež ātrāk, šad tad lēnāk, bet, īstenībā pats jau vainīgs esmu, vajadzēja skatīties drusku. Džigurs savu otro vietu uzdāvināja Lapsam, un Lapsa par to priecīgs, jo šajā otrajā finālā viņš netika līdzi ne Tamam Magī, ne Džiguram. Spoguļos bija jāuzmana žiguļu otrais čempions – Renārs Kārkliņš. To zināt, Kārkliņš ar Lapsu pērno gadu noslēdz ar vienādiem punktiem, un pagājušo gadu šajā kausā ir 2 čempioni. Tad lūk, Lapsa sezās no Kārkliņa, un izdevās. Kārkliņš ar to nebija apmierināts. Otrais brauciens, jā, nevisai veiksmīgs, jau smējos. Tik daudz kļūdas vienā braucienā, kā visu pagājušo sezonu, bet, jāmeklē pareizākās trajektorijas pēdējā braucienā un domāju, ka būs viss kārtībā. Nebūs kārtībā, aizvien ātrāks kļūst Tamam Magī. Laikam atradis trases G-punktu pareizo. Trases izšķirošais līkums šoreiz bija pirmais, jo tur pienākošais ātrums bija vislielākais, tāpēc ziepes tur daudz. Tieši tur piefiksējām kūleni Uģis Zariņa izpildījumā. Tieši tur izpildījās vēl kaudze, Valdi Vanagu ieskaitot. Vienā no fināliem šis jau pirmajos metros tur atapās riepās. Viens brauciens bija tāds, ka startā neko neredzēju, tā kā atmetu gāzi un tad tā kā uzstumās valnītī. Riepās iekšā neko nesadauzīja? Nē, viss kārtībā, viss kārtībā. Tagad no beidzamajām vietām. Ko darīt? Labi. Uzmanības centrā no pēdējais fināls, un te Jaņos Tamam Magī atstāja Lapsa. Urrā! Lapsa šodien parādījās vienīgajā gonkā. Un todien bija ātrākais puisis standartniekos. Tamam Magī gan šis uzmanījis. Igauns labi brauc, bet līdzīgi. Un trešais ātrums pazūd, tas bišķiņ arī pačakarē. Visu laiku ar otro, bet ir labi. Ar Džokera apli vienkārši ir perfekts. Jā, es kā jūtu, ka es neko neredzu, nestēžu aizmugurē. Rauju Džokeri un viens. Tā ir tā uzvaras atslēga? Varbūt. Tamam Magī standartnieku klasē te ieradās kā sezonas līderis, un tāds arī palika. Brīvajā klasē gan savādāk. Ainārs Krīvļas līdera pozīciju pēc sacīkstes pārņēma Valdis Vilks, lai gan Vilks te atvērās vien pret fināliem. Priekšrocienos šo visu laiku pieveica Jānis Krievs. Jā, tāds 11-nieks te atnāk un visus piesmēja. Braucam, cīnāmies ar lieliem puikām. Sanāk arī! Mēnām kaut ko mēģinam, taustam pēc atķers. Priekšrocienos gan viņus visus samazgāja. Tur slīdināks, jauda nevajag. Startos zaudi, tāpēc tagad finālos neko daudz nevar tā pakāpties uz augšu. Jauda arī, jā, tagad sāk spēlēt lielāku lomu, bet, jābrauc. Nez vai tā bija pareizā atbilde. No 3 fināliem vienā Krievs spēja atņemt uzvaru Vilkam. Un tos bija pēdējais brauciens, kad trasē no ledus nebija miņas. Bet jā, ja auto īpaši jaudīgs, to savaldīt grūti. Kaut vai ārpus favorītiem te bija Ingus Seipuls. Kā šo filmējam, tā šis sagriežas. Jaud pa daudz priekš šitādi segumu. Nevar pabraukt. Kā bērns virsū, tā viņš spolē un šķērē iet kā traks. Pirmajā finālā jā, tepat pie starta. Bija izvēle, vai uzlikt riepās, vai izbraukt ārā ārpus trases. Redzējāt, standartos viens uzlika uz vāku. Ja es būtu ņēmis to līkumu, iespējams, ka tieši tāpat būtu bijis. Tikpat jaudīgs auto kā Seipulam ir arī Kristapa Grūnas aparāts. Tādēļ arī šis puisis nebija tas, par kur turēt īšķi. Tā taisnība.
visādas ķibelītes visu laiku ir. Tad aizsvīst loks, jo neiet pečka. Tad nākošajā braucienā pazud otrais rops. Tad vēl pasties loks kā sašauts. Sagriezies tur tajā bīstamajā vietā pret tām liepām, bet sagriez. Tas arī bija tāpēc, kad nestrādāja pečka un bija aizsvīts loks, nevarēja redzēt, kur braukt. Zemē ieraktās riepas bija nopietnas šķērses ikvienam. Rekā kartingists Mārtiņš Lapiņš tās aizskrot, nebija laimīgs, ritens nost un sacīksts cauri. Jā, tas beidzamais vārds vilkam, cilvēkam, kurš vienīgais spēja atrast pretspēku pret Krievu. Kā jau teicām, no 3 fināliem 2 šis pirmais. Necēju, ka šitā var rināt. Beidzās šodien, paskaties, foršs laiks, lietus nelīst. No rīta arī tā bija, bet tad neveicās. Ja? No rīta man nepaveicās, bišķi riepas bija nepareizi un tā tālāk. Samainīja riepiņas, tā jau aizgāja. Nu pat aizritējis vēl viens žiguļu kausa posms. Tas Pērnavā, un kas zīmīgi sniegot sniegam. Tiesa ziemas riepas vajadzēja izmantot viena rīta pusē, laika kontrolē. Trases ideālo trajektoriju, žiguļu standarta klases bars ātri nobrauca sausu. Tāpēc jau pirmajā kvalifikācijā pareizākā riepa izvēle bija vasaras riepas. Kas to izdarīja, trāpīja 10. No mūsu līderiem Renārs Kārkliņš pirmajā priekšrocienā gan vēl startēja ar ziemas riepām, tāpēc šis 4. Taču nākamajos priekšrocienos gan viņš atminēja šo mīklu un vinnesti viņam. Brīžiem pat ar fotofinišu, un tomēr pārsteidz lielais igauņu pārspēks. Brīžiem pat kvalifikācijas startos šie 4 tāji šāvās pa priekšu, un vienīgais, kurš spēja starp tiem ielausties, bija Kārkliņš. Lai tā būtu, mums fascinēja cīniņš par 2. labākā latviešu titulu. Ap 4., 5., 6. vietu, kā pielīmēti cīkstējās Hermans Banders un Matīs Vasilis. 3 priekšrocienos 2-1 Vasiļa labā. Banderu superīga cīņa! Jā, Banders arī palika aiz muguras. Nezinu, kāpēc, gan jau, ka viņu kāds tur noturēja. Varbūt igaunis, nezinu, bet jā, bija cīņa labā. Jo, pirmais aplis, vienkārši durvis durvī. Jā, sāca tā. Es pirmā līkuma arī bijām durvis pret durvīm, spogulis pret spoguli, bet forši adrenalīns. Finālā uzmanību pievērsām Kārkliņam, vai šis spēs noturēties pret igauņu zvaigzni Zigmāru Tamimagī, un reka nē. Tamimagī guva kārtējo uzvaru, kā 2. atstājot Renāru Kārkliņu, kā 3. Dainu Dambergu. Kādi gan Kārkliņa attaisnojumi? Mazliet starta momentu nokavēja, un kā no starta aizgāja, tā finišējām. Kaut ko Džokera apli varēja. Mazliet, jā, bijām domājuši, ka būs tikai asfalts un pa cietu amortizatori bija sataisīti. Un šajā gadījumā tagad špūra gonka Džokera aplī un mašīna lēkāja un viss švakākais Jokers arī sanāca. Vasilim bēdīgāks vaigs. No sākuma gan prieks. Viņas pāringa partneris Banders fināla startā vispār iekulās pelotonu vidusdaļā, kamēr Vasilim izdevās sekot Kārkliņa pēdās, un to izmantojot kā lokomotīvi, Vasils izlauzās priekšgalā, taču... Ejot ar Renāru Džokerī, tur ir arī pārējot no asfalta uz grunts segumu, un iebraucot iekšā, mums nolidoja 2 svečvadi palku ar 2 cilindriem. Mašīna vispār vairs negāja, domāju, kaut ko vēl varbūt nosakšos, bet nesanāca palku 8. Pēdējais pusaplis, jā. Jā, pusaplis, bet ar to pietika. Brīvajā klasē cits stāsts. Tur savu jauno krosvāģi prezentēja Arnis Odiņš. Pirkums veiksmīgs. Priekšrocienos neviens Odiņu neapdraudēja. It kā pirmajos apļos uz to tiecās Kristaps Grunte, taču nē, brauks par agresīvu. Un tad jau bija jāsadzas pret Aivaru Rēnišu, sportistu, kurš iegādājās Ingus seipuļu aparātu. Priekšrocienos 2-1 Rēniša labā. Jā, Rēniš bija tas labākais aiz Odiņa. Bišķītiņās tā kā sastresojos, sāku vēlu bremzēt un uz to arī sāku slīdēt ārā līkumos, un tur jau arī pazūd tas ātrums un skrien garām. Bet kopumā tāpat šīs kvalifikācijas ir treniņš, un tad jau viss finālā būs. Bet nu nelīdz Odiņam. Odiņu noķer. No rīta vēl varēja, man bija labāk. Tad, pirmais laiks kvalifikācijā. Tas apļu laiks, neizcīnītā vieta, un tomēr Odiņš arī bez visa tā izskatījās neķerams. Kāds viņam spriedums par izredzēm finālā? Viena kļūda un droši vien vairs nebūs viegli. Bet nu tā jā, var. Jaunā mašīna bišķiņ attaisno pagaidām sevi. Galvenais šodien vispār bija salīdzināt mašīnas abas, lai zinu, ko pavasarī gaidīt krosā. Tad
pārbaudīsim finālā. Odiņš bija nobažījies, jo viņa riepās vairs nebija neviena protektora raksta. Varbūt tāpēc finālā šis no starta aizbrauc tikai kā otrais, aiz Orēniša. Pabuksēja pa ilgi, bet zināja, ka 9 apļu finālā tur pirmais līkums un paspēja viņu apdzīt. Vai viņš paspēja uztaisīt kļūdu? Nē, viņš vēl sākumā neuztaisīja, pēc tam viņš laikam kaut kādā 3. 4. aplī tur pamatīgi apskādēja sev, bet tas jau bija tālu aiz muguras. Orēniša finālā izstājās ar pamatīgu blīkšķi, un šādi bija izšķirts arī otrās vietas liktenis. Pirmais te Odiņš, otrais Grunte. Jautājums bija vien par 3. vietu, un to no sākuma ieņēma Andris Krieviņš, taču šeit tev otrais fināla līkums Krieviņš ripā. Vēlāk viss atgūts, taču atkal šis ripā. Šādu 3. vietu ieguva Ainārs Skrivļa, cilvēks, kurš arī priekšrocienos parādīja līdzīgu triku kā Krieviņš. Sanāca tā, ka es no 5. iemetu 2. ātrumā netīšām, un uzreiz mašīna sarāša esam. Skrivļa garām, jā? Neveiksme. Man stabili 4. vieta vienmēr. Dalībnieki rindas kuplināja arī kroskartisti. Igauņi tur cenšas remenēt šo izmirstošo sugu un tā es savu kausu izcīņu šiem aparātiem. Uz šo pasākumu atsaucies Dāvis Tobijas. Tiesa visos priekšrocienos šis finišēja kā otrais kāda igauņu debitanta. Kā Ziemeļa Eiropā kotējošs sportists var piekāpties iesācējiem? Viņš brauc un mīkstāk sastāv riepā nekā mēs. Nezinām uz tādām braukpēstējām, tāpēc mums tādiem uz nav. Tur ir tas laiks. Kur tad viņš tāds dabūjis? Kroskartos, vienīgajā čempionātā tāds jau ir aizliegts. Nē, Igaunijā viņi varētu tādām braukt. Bet, pirmajā braucienā viss bija kārtībā, bija viņam 4 priekšā, jo pēdējā bišķīt kaut kas uz stūri notika. Atrisinājām problēmas arī viss, tā kā būs labi finālā arī. Tobijas savu vārdu turēja, jo startā šis izvēlējās savādāku pirmā līkuma izņemšanas taktiku un vinna rokā. Arī pārējie igauņi sekoja Tobijas pēdās, un debitants atsāca bešā. Viss sanāca kārtībā, paģēma bišķīt platāk, viņš bišķīt piesardz, sanāca uzreiz ielīt aiz līkumu un viss sanāca kā vajag. Viņš palika pēdējais? Jā, es nezināju to. Viņam kaut kur sakļūdies pēc tam. Jā, un tālāk tik noturēties, neviens tak neuzbrukt. Jā, neuzbrukt viens. Stabili aizgāja, pēc tam viss kārtībā bija. Galvenais bija tik startā garām viņam. Nu ko, vēl 3 posmi igauņu pusē, un kas zina, varbūt Tobijas godināsim par Igaunijas čempionu. Volku braucējiem gan tur čempionāti nekāda. Vien paraugu demonstrējumu cīnoties pret igauņu vienīgo Volgu, Eiki Ērests aprātu. Tas gan todien tika iedots kādam neprašam, kurš šai mašīnai uzvārīja motoru. Šādi pārpalikušiem latviešiem nācās cīnīties savā starpā. Un tā tikai no malas šķita, ka te ātrākais ir Andris Vējiņš. Lūk, ko stāsta Gunčs Šķēli. Mēs sekundēs tur 5 simtdaļās visi ejam. Tā kā vienam labāk vienā braucienā, otram otrā. Tagad fināls paskatīsimies. Jāpaņem man galvenais starts. Man starts nesanāk, kur reizi, un man tilts lēkā, un es nevaru no vietas paņemt. Uz ledu normāli viņi paņēma, kad slīd, vai ne? Tā uz asfaltu neņema visu. Šķēle nebija pēdējais braucējs. Lūk, kā šis 2. kvalifikācijā pagāja garām ar Vladislavu Sinkinu mašīnu braucošajam Mārim Bomiņam, sacījuši debitantam. Bomiņam par to krēņķis. Mēs te bišķiņus arī regulējumus pamainījām, un šīs ir tas stāsts, ka, teiksim, ja mašīna labi vieta, tad nav ko tur vēl labāk izdomāts. Mēģinājuši kaut ko citu izdomājuši tik tālu, ka vairs tik labi negāja. Tas sanāca arī gan palaist garām, gan arī motors negriezās tā kā vajadzēja. Līdz ar to arī tā kā bija. Vējiņš gan jutās savā amploā. Start viņam izdevās, tāpēc arī droša uzvara. Tiesa, kad pariskēts, arī Vējiņš manīts ārpus trases. Vienkārši pienākošais ātrums liels un pamēģinājām citas trajektorijas, un rezultāts ir tāds, ka trase kļūdas nepiedod. Nezinu, man patīk. Es domāju, ka visiem arī pārējiem patīk. Vismaz ir ziemas laikā iespējams izvingrot un pasportot un tam līdzīgi. Galu galā, jābrauc ir arī ziemā, es uzskatu. Vējiņš arī todien bija Volgu uzvarētājs. Par 2. vietu finālā gan sīkstāka cīņa. Sākumā tu ieņēmi Šķēli, tad garām viņam tika Bomiņš, taču šeit tev pēdējos apļos Bomiņš ripā un otrais Šķēle. Tas viss.